reitingos. Jā. Vienotība ir vienos vārtos visvairāk zaudējuši, un ZZS ir viņiem blakām. Ja es redzu pareizi, tad 4,7% ZZS. 4,7? Jā, krituši lejā. Nu, ko sēs to pļaus? Jā, NA jāsaka 6,4. Arī nav baigi labi. Jāsaka, kopējā aina, manuprāt, izskatās vienkārši ļoti skumji partijām. Nav neviena man vairāk uztrauc diezgan liels skaits, kas ir neizlēmušie. Jā. Es dažreiz interpretētu to, ka neizlēmušie ir tie, kas vienkārši negrib atklāt, ko viņi balsos. Un, ir daudzi jaunpienācēji, nosacīti jaunpienācēji. Nosaukums ir, bet saturiņš varbūt īpaši nemainās. Un, saukļi būs krāšņi, spoži, baltā zirgā jājai būs daudz. Jā, pirmajā vietā. Es tik ceru, ka cilvēki kritiski analizēs gan jaunpienācējus, gan to piedāvājumu, vai tas vispār realistiski ir iespējams, jo tas, ko es esmu dzirdējis, pēc 3. oktobra mēs šito visu, tie būs bezmazai cietumā sēdēs, tie būs tur. Ja kāds seko līdzi aptaujām, tiem partiju reitingiem, skaidrs, tas nav akmenī iecirs, jā, skaidrs, bet tā ir temperatūra. Tā ir temperatūra. Un ja kāds pasaka, skatoties tieši šos rezultātus, ka tur pašlaik sanāk aprīlī, tas ir marts. Martā sanāk, ja notikt vēlēšanas rīt, būtu 7 vai 8 saraksti. Tiktu pāri 5%, vai ne? Jā. Un tas, kas saka, ka es jūs rīt visus tur, tie tur sēdēs, to mēs likvidēsim, koalīcija tie jāizveido. Tā nav neviens, kas varētu, ko teikt, 2 partiju valdību izveidot. Nē, 3 pat varētu kaut ko sastiķēt, bet arī viņi nebūtu ļoti stabili. Tur atkal būtu tā, ka dažs labs savulaik ir no slimnīcas vests, lai nobalsotu un lai būtu tikai kvorums. Un tāpat īstenībā tagad pie varas esošā koalīcija, es pat nezinu, kad viņiem balsojumos, pat tad, kad ir pieprasīts ministru demisijas, viņiem ir bijis pat īstenībā tas nosacītais Saeimas vairākums. Jā. 50. Viņi tā kā visi man tā liekas, pa Sīliņu laikam bija, viņi tur 52, vismaz, ja nebūs, būs sankcijas. Un tad iedzīvotājiem vienkārši esiet kritiski no tām, kas ir Saeimā savā ziņā, jo īpaši, kas ir valdības ietilpstošās partijas no solītā, kas ir paveikts, kas ir izpildīts rezultātos. Es kaut to pašu piemēru, kur ekonomikas ministrs saka, pagājušo gadu Latvija piesaistīja 1 miljardu investīcijas. Protams, miljards, tas ir daudz, bet tad paskatāmies, cik no tām investīcijām ir tiešās ārvalsts investīcijas, cik no tām investīcijām ir caur Eiropas Savienības fondiem, kur ļoti daudzos gadījumos Eiropas līdzfinansējums ir no 60 līdz pat 80%. Nosaukt to par investīcijām, tie nav trešo... Tas nav piesaistītās investīcijas. Vai citu dalību valstu vai trešo valstu augsta līmeņa kompānijas uzņēmumu, kas atver ražotnes, rūpnīcas, vai tam līdzīgi, kas investīcijas. Tā kā esam kritiski. Jā, kritizējiet arī manu partiju, ne mēs visi bez grēka vienu otru kļūdu esam pieļaujuši, bet es pieļauju, ka mēs esam diezgan konsekventi savā rīcībā. Kažoku es neredzu, ka mēs ļoti mainītu. Es saku, kas ir bez grēka, lai met man ar akmeni.